šito šodien mēs ņemsim nost. Tā, Traumaks ir paslēpies kaut kur. Viņš ir ieradies, viņš ir ieradies. Viņš ir šeit, viņš ir šai bišķīt, jā, viņš mēģina saņemties, Es viņam uzreiz teicu, tas nav tā kā, tu zini, tur uz laukuma izej, tur ripu pasi turpu šurpu. Šeit jārunā cilvēkiem, tā jārunā, jā. Nebūs pieteikums kaut kāds? Nē. Pieteikums tev, ķipa? Pieteikums, pagaidiet. Introductions nebūs? Pagaid, man jāatceras, ka čat, kur viņš tur spēlē, kā tur bija tie Red Hot Wings, kā tur saucās, pagaid. Šā. Kas tev numurs tev tur būs? Pasties, vai čatiņš zina? 43, tev bija tas tev bija 43, kurš tur bija, pagaid. Red Devils, Boston Celtics. Kāds Boston Celtics? Nē, 34. izlasē, tajās ir Detroit. Es tev varēšu viņu pieteikt, pagaidi. Detroit Red Wings, bijušais, Kladno spēlētājs. Kas ir Detroit Pistons? Es nezinu, kas ir Detroit Pistons. Nav Rīgas Zeļa, KFC. Karoči, Edvards Traumaks, Edvards Traumaks bija ienāks. Redzat, real. Tā, pagaid, sākumā ir jāpierāda, ka tu neesi AI. Ir jāpierāda, ka tu neesi AI. Tā kā jautājumi no čatiņa. Pierādam, ka viņš nav AI, lai man nedirš pēc tam, ķipa, ka tas ir AI kaut kāds. Šis viss izstās, jā? Jā, šis tā izstās. Tie mūsu draugi. Jā, tie draugi tu vari lasīt. Ja ir kaut kāds stulbs teksts, var nelasīt, protams. Jā. Piemēram, Traumaks šotus ieraus. Kādi ir šoti? Bezalkoholiskos mūžus varu. Bezalkohols ūdeni. Maksimums ūdeni. Neko vairāk. Beidz. Tā. Sākšu atbildēt uz jautājumu, kā Meliņa biznesa. Diemžēl Meliņa biznesa šogad nesanāks, bet Melins baigi dārgās palikušas. Varbūt man vajadzēs iet atpakaļ biznesā un to visu samazināt. Tā kā, ja es kādreiz politikā iešu iekšā, par mani balsojot, Melinas būs vislētākās Eiropā. Moši arī pasaulē. Jā, bet pirmais hokejs streamā YouTube, tas ir labs jautājums, un man liekas, ka tā varētu būt. Man vispār sportisti. Man ir bijuši sportisti streamā, čat. Nav bijuši, nē. Tu esi pirmais actually sportists. Jā. Bet viņš kaut kā jānosvien. Ne šodien varbūt. Uzzīnos. Uzreiz. Tur būs jāpadomā. Bet Traumaks vispār ir, tas nav tā kā pilnīgi random. Saku, mēs agrāk, labi, Jā, varbūt šis nebūtu noticis katrā ziņā, ja mēs es domāju, nebūtu. Tāpēc, ka es tev nevarētu tā uzrakstīt vienkārši, ķipā. Nē, zini, kā, varbūt kaut kādā ziņā es tev arī uzticos ar to visu. Es neeju pie random streameru, zini kā, un mēs tomēr kā nekā spēlējam futbolu kopā. Tas ir tas pagalmā futbols. Es biju Ankipāns tajā brīdī. Čat zinājāt, ka viņš man par Ankipānu visu laiku saukā. Tu pats sevi tā nosauc. Nē, vai es citu pa bumbu, es netrāpīju, un tu teici Ankipāns, jo tu sāki. Nē, es jau esmu viņiem stāstījis, tu aizmirsi. Tu neatceries, kāpēc tu biji Ankipāns? Nē, nevis kāpēc bija Ankipāns, bet kurā brīdī tu bļāvi Ankipāns. Tagad sit pa bumbu? Jā, un kas tev notika tālāk? Jā, un man noldoja tupelās. Tev keda ielidoja projām. Tu siti pa bumbu vienā, keda otrā pusē. Jā, tu bija Ankipāns. Jūs tu nemācījāties. Ne, mēs samācījāmies, jā, bet... Jā, mēs mācījāmies. Edvards bija klase zemāk. Jā. Viņš bija mazāks. Es biju mazais puisis. Jā, viņš agrāk bija mazāks. Es atceros, ka... kad no skolas viss, skolas laika beidzās, es biju lielāks, viņš bija liels dūzis. Vispār visi pļauniekos no viņa baidījās. Jā, un godīgi sakot, vecīt, es atceros, kad viņš izgāja no... Visi zināja, kurā poģītī viņš dzīvo, un tur labāk neiet iekšā. Jā, tā bija. Viņi netic. Jā, viņš bija tas, kurš, es tev saku, ja man vajadzēja kādreiz muguru, es uzreiz zvanu viņam. Redzat, es jums nav fake info. Kas? Šito lasi, davai. Nopeldēt? Traumāk, tu varētu Raimondu nopeldēt. Tu vēl domā? Nē, tu esi peldējis? Vai tu domā, ka tu talantu nevar nodzert?
Es nevaru nodzert. Es taču zinu, nevaru nodzert. Nē, nu man bez variantiem. Nu labi. Nu, saki? Es nevarētu nopeldēt Raimondu. Es arī esmu pārāk smags, bet Raimonds vienmēr bija labs peldētājs, es atceros. Viņš vienmēr nāca uz skolu ar medaļām, un tas bija tāds, tipa, what the fuck, zini? Tev tik daudz... tā bija. Tik daudz nevajag. Zini, kā bija, Latvija, tipa, uzvar bronzu hokejā, šitas staigā katru nedēļu, viņam bija sacensības, un viņš tur staigā ar bronzu. Nē, tā nebija. Nē, okei, tik tā nebija, bet nē. Tas ir talants, un vispār es gaidīju, ka tu būsi olimpietis, bet, šī profesija arī tev piestāv, godīgi sakot. Paldies. Jā. Redzat. Gaidīju, nē, ģenerāls tas bija viens no labākajiem peldētājiem. Nu, tā viņš pats teica vismaz. Tajā brīdī es nekad uz sacensībām nebiju, bet ķipa visi teica, ka tu esi baigais peldētājs. Tev 40 kā mēnesī, vecīt. Kurš to uzrakstīja? Tu zini to prikolu? Tu man stāstīji, Sineros. Jā, ka tas ir prikols. Jā, tas ir prikols. Viņam nevar jātic. Nekāda 40K pat tuvu nav. Nu, 40K varētu... Tu zini, 40K tur, tas jau ir tāds ļoti labi sportista ienākumi. Tādi, porziņas varbūt ir par augstu, bet visi pārējie, vecīt, cepur nost. Man nav 40K. Ja jūs redzētu viņa šito māju, čaļi. Tā nav mana māja! Čari. Ja jūs redzētu šito māju, ārprāts. Es iegāju iekšā kādā menšanā. Tā nav tā vējā? Tā nav manēja, vispār nekas nav. Bet viņš visu slēpj, viņš noraksta uz kādu citu, bet tā ir viņa māja, viņa baigi foršā māja. Varbūt redzēsiet, ka mēs dīsim acis, tur viss šis te zelta apmals visādas. Jā, kur tu liktos 40K? Man nav 40K. Mājā. Nē, te. Nav. Te virtuvē tikai jau 100 aizgāja. Nav. Viņam viss cepurnos. Vai uzaicinās ģenerāļu savu NHL spēli? Es uzaicināšu, bet tur pašam jālidos turien, jāatrod. Tev 40K mēnesī viss kārtībā uzaicināšu, un biļetes arī tu vari nopirkt pats sev palielam. Bet es tevi uzaicināšu. Nē, biļetes būs sagādāts. Vienīgā lieta, es jau nezinu, kad es spēlēju. Tas ir, zini, kas te var mest to mautu ar to sūdainu muti. Ģenerālis varētu spēlēt NHL. Uz šo es varu atbildēt, jā, tikai uz vai uz datoru, vai uz PlayStation, atkarībā kur. Paldies, plus klips. Jā. Nice, plus klips te tagad sanāca. Līdz vietas. Paldies, plus klips. Jā, mazie tarpiņi jau. Cik liela alga NHL? Mēs neatdodas tādu jautājumu. Nē, NHL gan jau es jau nezinu, es vēl neesmu spēlējis. Boldī, paldies liels par subu. Jau labvakar. Cik liela iespēja būs redzēt Rāmuku NHL laukumā? Bet kā es saprotu, tu pateici, ka tu gribi spēlēt, nevis... Jā, bet nē, tur ir tā, ka tu paraksti NHL līgumu, bet tas tev negarantē spēlēt. Tu vari spēlēt tajā farm klubā. Tu sauc par farm klubu. Bet tu teici, ka tu negribi tur spēlēt, ka tu gribi, lai tev dod iespēju. Jā, bet tas, ko es gribu, viņiem pilnīgi vienalga. Viņi vienkārši iedeva man iespēju. Gan jau visticamāk, ka būs jāsāk... zemāk. Tas viss atkarīgs no manis. Bet, protams, ka es gribētu spēlēt NHL un cerams, ka es spēlēšu. Ja Rāmuks tiek olimpiādē ģenerālis noskuj uzacis, šito vispār varētu. Ja kas? Nē. Davai beidzam ar to skūšanu. Es vairāk šito neparakstīšos. Davai godīgi. Tad, kad tu iemeti to otru banku, tu vispār kaut kur, es tur biju kaut kur tur fonā, tur, nezinu, visi viņam lisaks tagad, vai tu vispār... Tagad es otro iemetu? Nē, tajā brīdī nē, bet pēc spēles, protams, kad es atcerējos. Bet, zini, kā vispār ir, man bija gan čatiņu cilvēki, gan vai kaut kādi fani, kuri tev sekoja, un man viņi uzreiz rakstīja. Jā, viņi uzreiz rakstīja Instagramā. Edvards meties? Nemetos. Metu tikai vārdus. Ik pa laikam. Tieši tā. Plus viņam šodien man ir jādzen mati, viņš man šodien mans bārberis ir. Labi, jāuztaisam. Aptauja, vai mēs griežam pirmo griezienu, vai mēs taisam tā perfekti pa vidu, vai es mēģināšu viņam uztaisīt tā kā bultu uz galvas. Tas būs nedaudz grūtāk. Kas ir R9 kata? Ronaldo kaut kāds R9? Kas ir R9 kata? Kas ir R9? Laikam, nē, tas būtu R7. Uzraks, kas ir R9 kata? Ronaldo kaut kāds kā. Labi.
Pagaid. Davai, uztaisam šito. Nē, uztaisam vai avatāru, vai pirmo vienkārši pa vidu, tur nekas beigās nesanāks. Es sagatavoju. Vai uztaisam šito te R9 katu. Opa, nā! Hei, tu nost! Nu, davai. Nu, mēs kaut pēc tam visi matos būšu, nu. Tā ir labā un sliktā ziņa. Labā ziņa, kad es pirmo reizi to daru, sliktā ziņa, es to daru pirmo reizi un es nezinu, kā rīkoties. Tā. Gan es skalpeli man nenogriez. Nu, paņem testiņam kaut kur, bišķīt testiņam. Bet tā, ne tā, bet nu tā mierīgi. Es no lejas sākšu, ja? Čatri, es sākšu no lejas, lai mēs uztaisam R9. Kā iet? Ļoti labi iet. Ja? Tur nav cita civilizācija? Es metīšu tā, ja? Jā, uz zemes met. Nē, ļoti labi. Tur nav cita civilizācija uz zemes tur. Nu, tur matos man jau nav. Es šo matus izmazgāju. Jā. A, tu zini, vakar Petros atbrauca ciemās, ka viņš pie manis? Uz pirti, ja? Viņš, ka viņš nedēļu nemazgājās. Viņš, ka viņš atbrauca, viņš izkāp no mašīnas, viņš zaļš spīdēja. Jā? Jā. Kalpo pasvītrojums Hasjus Piper Eiro 1. R9 un tad Tralmaks pēc nedēļas piebrauks. Puguļ šitos... Nopietni? Jā. Pagaid. Nē, bet tu zini kā, tu vari bišķīt vairāk piespiest laikam. Tu no Ronaldo katu taisīs, ja? Skaties. Jā. Kā šobrīd? Jā, man vēl pašam žēl tevis paliek. Nu nē. Nē, nu tagad jau par vēl visu. Bet tu jau man līdz galam nodzīgs. Jā. Karoče, tie, kas daudz pavada laiku pie datora un lieto austiņas, viņiem ir cilvēki, kuriem no austiņas ielokās galvas. Tas sāpē? Jā, tas sāpē! Jā, sāpē. Tāpēc, ka nevajag. Pēc to. Ir tie, kuriem viņi pavada daudz laika pie datora, un viņiem ir izveidojās, galvaskauls viņš ielokās. Bet tas ir reāli? Jā, no austiņiem ielokās. Man liekas, ka man no ķiveres ir nedaudz. Varētu būt, jā, ja tev visu laiku ir ķivere, kas tev kaut kur bišķīt. Nevar redzēt šeit te ķipa? Var redzēt? Redzi? Jā, bet tev tagad no kepona, man liekas, var vairāk. Nu, labi, skepam beigšu tā. Pagāti parādīsim, tur kaut ko var rādīt? Jā. Turpini, galvenais neapstājies. Manci? Jā, tie ir 6 mēneši. Brāt, tu iegriez? Jā, man tur auss ir vēl. Ir. Vibrācijas. Tā, pagaid, es gribu pastīties, kā es tā viņu taisīšu. Nu, pagaid, man tur mazajā bildi. Ojo! A man tur sirmi mati vai kas tur notiek? Kas tev, kāda sirmi mati? Tā Ronaldo katam viņam bija mazāk, nu labi, es tāpat pamēģināšu. Tu domā, ka viņam mazāki palika, jā? Jā, nu viņam bija īsi matu, tāpēc viņš varēja tā kā uztaisīt to katu labāk. Nu, man ir vēl dārza šķēres, principā. Vieti man visu. Tu nevajadzētu tā darīt, bro. Nu, es taču neesmu profesionāls. Nu, tev, kaž kā man virsū, bet... Man vajadzēja laikam futbola bumbu sagatavot strīmu, ne? Nu, zini, šitas nebūs R9, šitas būs ET34 kāds. Tu jau visiem? Parādies no sākumiem. Nu, Dievs, jā, kas tas ir? Es izskatos pēc kaut kāda narkomāna, zini? Pagaid. Nu, tagad Tagad ir ļoti labi. Jo, jā, boy, Ronaldo here. Kas man kā? Kāpēc man kaut kāds līnijas tur ir? Kur? Jo, jā, boy, Ronaldo here. Tev vajag vēl šo R9 kreklu nopēt. Labi, dzen nos visu. Nekāda R9 nebūs. Normālam čārim ekosistēmu nogrieza. Man jau tur grieza neredzēja, vilciena nebraukāja, lidmašīnas nelidoja, tur cilvēki nemāja, tur Būtu pielāku šo te. Man drīzāk prizona ar kreklu vajadzēja. Ja kāds nezin, kas šobrīd notiek, Tralmaks man dzen nost matus. Es zaudēju derībās, viņš iemeta vairāk pa 2 bankām. No 2 bankas un vairāk. Cik tu kopā tur iemeti? 3. Pēc, varēja, bet 1 iemet pietiek. Ka es zaudēju. Bet man ataugs mātičāt. Tas gan. Ataugs. Palika jaunāks pa 5 gadiem? Jā. Šā sāks rakstīt, kur ziedot naudu, ka es slims esmu. Idioti.
Es neesmu slims! Maize Hasjus Tiped eiro 1. Tavai pirmajai ķīmiskajai terapijai. Nesmejies, nedrīkst smieties. Slikts joks. Petro Hasjus Tiped eiro 3. Raimondu uz armiju sūtīsim. Jā, Tā, galvenais neiet pret, jā? Nē, paspalvei. Jā, Viņš sulojās. Es to saku, sieviešu vislabākie. Ne tik... Tev vajadzēs iesmērēt man. Es zinu, es pēc galvas smēšu visu. Man liekas, tikai hokeju spēlēšu čat. Tev vispār nekādu pieredze? Kāpēc es... Pagaidi, nekad uzmērēsim iedot man parādīt streamu. Kāpēc es tā izskatos slikti? P.D.D. Kāds P.D.D.? Tu izskaties kā no X-meniem tas balda čuvaks, zini? Viņi vēl ķiveri citreiz virsū ir. Juggernauts? Juggernauts viņš sauc slikti? Magneto? Nē, tas ratiņkrēls. Xavier? Es pēc Eminem izskatos kā Xavier? Xaviers tas ir, jā? Xaviers, jā. Profesor X, un es vēl beņķītī sēžu vēl. Es tik līdz Madonai aizbraucu. Puģēķi. Saplīs. Skots pus ceļā, nē. Šis, man liekas, kājām ir domās, nevis galvā. Davai pamēģinām priekš? Nē, man jau čota jau... Tu man tur līdz 8 neaizgāji, man kaut kas silts pa muguru tek jau tur. Nē, tas nezinu. Nīpeļas varēja piesakt ar ko? Ar to hokeja izolentu, to... Jā, tu varēja X-ins uzlikt. Nu tad tas vispār, pēc kā tas izskatītos. Delfos traumaks palīdz slimam bērnam. Tur pa mani uzrakstu, zini, ķipā tevi neieliek iekšā. Mani, jā, ķipā. Tu esi spēlējis spēle Rust? Tu zini, kas tā ir par spēli? Rust? Man liekas, ka jā. Nu, viņš tagad first person game tipa, vai ne? Jā. Nu, tā kā līdzīgi kā... Tur vai izdzīvošana. Jā, izdzīvošana, jā. Nu, es neesmu spēlējis, bet es zinu, kas spēlē. Un tad, kad tu uzspaunojies ar akmeni, tas esmu es ar akmeni. Tagad. Nakeds, Rust nakeds. Jā, es zinu. Un tu skrien iekšā un tipa iebrūc citu mājās, jā, un tu taisi savu, jā. Jā, es esmu Rust nakeds. Ja tu saki, jau, čaļi, varat lūdzu iedot pāris vai kaut ko, un tad viņi atver durvis un tu izvēl Kukot? bazuku. Jā, kā tu zini? Tu vidi, kas es redzēs? Es skatos streamers. Pasties, ka... Vas! Va! Tas ir tik dīvaina sajūta! Tā ir tik dīvaina sajūta! Tā kā flashbangu iemestu. Pagaidi. Vai beidz blindot? Bro! Flash! Oh my god, labi, es aiziešu ātri. 20 minūtes jau pulēju man to galvu. Es jau galvu nejūtu jau vairāk. Jā. Kas? Tu tur pusstundu pulē, tur vēl kaut kas ir? Tas ir, tu pasties, tu vari pastīties. Ko viņš dara? Ej, nos to galvu spīd, vecīt. Reāli. Viņam galvu spīd. Spēlēs. Ej, dīrst! Ej, tu dīrst! Bet viss kārtībā, es jau jūtu kā ataug. Es jau jūtu kā augu atpakaļ. Bet tev reāls pogas, vecīt. Es tā kā redzu, nu tā kā savu kontūru nūs. Nedirst.